Kas ir mangāns? Padomā līdzi, vai tu zini, kas padara nerūsējošo tēraudu tik izturīgu? Vai arī kāpēc tavu elektronisko ierīču baterijas spēj uzglabāt tik daudz enerģijas? Apbilns slēpjas ķīmiskajā elementā, par kuru tu iespējams nekad neesi dzirdējis, bet kas ir sastopams gandrīz visā tev apkārt. Mangāns. Šodien mēs izpētīsim šo fascinējošo materiālu un sapratīsim, kāpēc tas ir tik svarīgs mūsdienu industrijai un tehnoloģijām, kurus mēs izmantojam katru dienu. Bet kas īsti ir mangāns? Mangāns ir ķīmiskais elements, kas pieder pārejas metāla grupai, un periodiskajā tabulā to apzīmē ar simbolu Mn, ar atomskaitli 25. Tas ir sudrabaina pelēks metāls ar ļoti īpašām īpašībām. Tas ir ciets, trausls un ļoti reaģētspējīgs. Lai gan tas ir viens no visbiežāk sastopamajiem elementiem Zemes garozā, ieņemot 5. vietu pēc izplatības, mangāns gandrīz nekad dabā nav sastopams tīrā veidā. Tā vietā tas apvienojās ar citiem elementiem, veidojot vairāk nekā 100 dažādu minerālu. Šī ķīmiskā daudzveidība ir viens no iemesliem, kāpēc mangāns ir tik vērtīgs rūpniecībā un kāpēc tā globālais pieprasījums turpina pieaugt gadu no gada. Viena no interesantākajām mangāna īpašībām ir tā spēja ieņemt vairākas oksidēšanās pakāpes. Tas var zaudēt dažādu daudzumu elektronu, kad tas apvienojas ar citiem elementiem. Tas nozīmē, ka tas var veidot ļoti plašu ķīmisko savienojumu klāstu, katram ar unikālām īpašībām un specifiskiem pielietojumiem. Un tas padara mangānu ārkārtīgi daudzpusīgu un noderīgu dažādos rūpnieciskos un bioloģiskos pielietojumos. Bet kā šis elements ir sastopams dabā un kur atrodas tā lielākās rezerves? Mangāns dabā sastopams dažādos minerālos, no kuriem svarīgākie ir piroluzīts, kas ir mangāna dioksīds, un rodokrozīts, kas ir mangāna karbonāts. Lielākās mangāna rezerves pasaulē ir koncentrētas dažās konkrētās valstīs, tostarp Ukrainā, kurā ir lielākās globālās rezerves. Tām seko Dienvidāfrika, Austrālija, Gana, Ķīna, Gabona un Indija. Bet kā šī rūda tiek iegūta un apstrādāta, lai kļūtu noderīga? Tās ieguve ietver bagātināšanas procesu, kur materiāls sākotnēji tiek samalts, sasmalcināts un šķirots, balstoties uz tā fiziskajām īpašībām, piemēram, blīvumu vai magnētiskajām īpašībām. Šis sākotnējais process ir ļoti svarīgs, lai palielinātu mangāna koncentrāciju rūdā, atdalot piemaisījumus un nevēlamos materiālus. Pēc tam, kad rūda ir iegūta un bagātināta, tā tiek pakļauta reducēšanas procesam, kur tā tiek karsēta speciālās krāsnīs ļoti augstā temperatūrā, lai noņemtu skābekli un citus elementus, atstājot metālisko mangānu. Šis process ir sarežģīts un prasa rūpīgu temperatūras un spiedienu kontroli, lai nodrošinātu produktu kvalitāti. Pastāv dažādas ieguves metodes atkarībā no minerāla atradnes veida. Un katrai no tām ir savas tehniskās īpatnības. Bet kāda tieši ir mangāna nozīme mūsdienu rūpniecībā? Šeit ir galvenais punkts. Aptuveni 90% no visa pasaulē saražotā mangāna rūdas tiek izmantotas tērauda ražošanā. Bet tad jūs varētu jautāt, kāpēc tēraudam ir vajadzīgs mangāns? Redziet, lai gan mangāns ir trausls metāls, ja to izmanto tīrā veidā. Kad mangānu pievieno tēraudam nelielos daudzumos, parasti no 2 līdz 13% no kopējā sastāva, tas pilnībā maina šī materiāla īpašības. Mangāns padara tēraudu mazāk trauslu, palielina tā cietību un tāds galvenais ievērojami uzlabo tā izturību pret koroziju. Šis ir iemesls, kāpēc nerūsējošais tērauds, ko izmanto virtuves piedarumos, ēku konstrukcijās, rūpnieciskajā aprīkojumā un pat smago mašīnu komponentos, satur mangānu savā sastāvā. Bez mangāna nerūsējošiem tēraudam vienkārši nebūtu tās īpašības, kas to padara tik vērtīgu un izturīgu. Taču mangānu neizmanto tikai tērauda ražošanā. Piemēram, bateriju rūpniecībā mangāns ir būtisks sastāvdaļa, kuru nevar viegli aizvietot. Mangāna baterijas, piemēram, sārma baterijas, kuras jūs izmantojat tālvadības pultīs, lukturīšos, digitālajās kamerās un dažādās citās elektroniskās ierīcēs,
būtībā ir atkarīgas no mangāna, lai darbotos pienācīgi. Mangāns šajās baterijās darbojas kā oksidētājs, ļaujot tām efektīvi un kontrolēti uzglabāt un atbrīvot enerģiju. Turklāt mangāns tiek izmantots lauksaimniecības mēslošanas līdzekļu, dzīvnieku barības un dažādu ķīmisko produktu ražošanā. Un pat kā katalizators dažādos rūpnieciskos procesos, sākot no plastmasas ražošanas līdz pat ūdens attīrīšanai. Bet vai pastāv atšķirības starp mangānu, ko izmanto tēraudā, un mangānu, ko izmanto baterijās? Atbilde slēpjas dažādos oksidācijas stāvokļos, kādus mangāns var uzņemt, un dažādās ķīmiskajās formās, kādās tas sastopams. Kad mangāns tiek pievienots tēraudam, tas veido metāla sakausējumus, kas uzlabo materiāla mehāniskās īpašības, padarot to izturīgāku un ilgnoturīgāku. Kad to izmanto baterijās, mangāns parasti ir mangāna dioksīda formā, kam piemīt īpašas elektroķīmiskās īpašības, kas ļauj enerģiju uzglabāt un atbrīvot kontrolētā un efektīvā veidā. Šie dažādie pielietojumi parāda šī ķīmiskā elementa ārkārtējo daudzpusību. Bet tagad iedziļināsimies nedaudz vairāk mangāna nozīmībā nerūsējušiem tēraudam. Nerūsējušais tērauds ir sakausējums, kas satur dzelzi, hromu un nikeli, taču mangāns šajā sastāvā spēlē izšķirošu lomu. Tas darbojas kā leģējošais elements, kas uzlabo materiāla mehānisko izturību, palielinot tā cietību un spēju izturēt deformācijas. Turklāt mangāns veicina izturību pret koroziju, veidojot aizsargkārtu uz tērauda virsmas, kas neļauj dzelzim oksidēties un sarūsēt. Šī īpašība kombinācija ir tas, kas padara nerūsēšo tēraudu tik vērtīgu pielietojumiem, kuros nepieciešama izturība un noturība, piemēram, virtuvēs, slimnīcās, ķīmiskajā rūpniecībā un jūras vidē. Kas ir nerūsēšais tērauds? Mangāns ir tikpat svarīgs, taču citu iemeslu dēļ. Mangāna dioksīds darbojas kā katods, jeb baterijas pozitīvais elektrods. Kad baterija tiek lietota, notiek elektroķīmiska reakcija, kurā mangāns maina savu oksidācijas pakāpi, atbrīvojot elektronus, kas plūst caur ārējo ķēdi, radot elektrisko strāvu, kas darbina jūsu ierīci. Šī reakcija ir atgriezeniska dažos uzlādējamo bateriju veidos, ļaujot bateriju izmantot vairākas reizes. Šīs reakcijas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no izmantotā mangāna kvalitātes un tīrības, tāpēc augstas kvalitātes baterijās izmanto augstas tīrības pakāpes mangānu. Turklāt mangāns ir būtisks zinātniskajos un tehnoloģiskajos pētījumos. To izmanto dažādos eksperimentos un pētījumos, lai izpētītu atomu kodola struktūru un citas vielas īpašības. To izmanto arī keramikas ražošanā, speciālu stiklu izgatavošanā. Un pat fluorescējušās krāsās, kuras izmanto drošības un marķēšanas pielietojumos. Senie eģiptieši jau izmantoja mangāna savienojumus stikla ražošanā, kas liecina, ka šis elements cilvēcei ir bijis vērtīgs jau tūkstošiem gadu. Bet te ir svarīgs jautājums. Lai gan mangāns zemes garozā ir bagātīgi sastopams, tā ieguve un apstrāde jāveic uzmanīgi un atbildīgi. Kalnrūpniecības uzņēmumiem jāievēro stingri noteikumi, lai nodrošinātu savu darbinieku un vietējo kopienu drošību, kā arī lai samazinātu ietekmi uz vidi. Mangāns ir daudzpusīgs un vērtīgs elements, taču tā izmantošanai vienmēr jābūt līdzsvarotai ar vides un sociālo atbildību. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, tāpēc, ja jums patīk šis video, abonējiet kanālu, ja vēl neesat abonējis, un uzspiediet patīk šim video. Un, ja vēlaties mums palīdzēt radīt šo un daudzus citus saturus šajā platformā, apsveriet iespēju kļūt par biedru. Un palīdziet mums ar kafiju, ar paude keižu, un tiksiet pieminēts mūsu video. Vai vēlaties profesionāli augt vai apgūt jaunu tehnisku prasmi? Nolasiet QR kodu šeit uz ekrāna, vai izmantojiet saiti aprakstā un atklājiet lapu ar visiem kursiem, kurus mēs iesakām. Un jūs, vai jau zinājāt par mangāna nozīmi? Vai jūs jau kādreiz esat aizdomājies par visiem produktiem, kas ir atkarīgi no šī elementa? Atstājiet komentāros, kas jums šķita visinteresantākais par mangānu, un vai jūs vēlētos uzzināt vairāk par citiem ķīmiskiem elementiem, kas veido mūsu pasauli. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kas jums noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlaties mums palīdzēt, vienkārši nospiediet patīk, abonējiet kanālu, ieslēdziet zvaniņu un apsveriet iespēju kļūt par kanāla biedru. Tieši tā, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video.